Čau! Nu ko, kā redzams, laivā pilnīgs bardaks ir otrdienas dienas. Vēla pēcpusdiena, es jau teiktu vakars, un mēs sākam taisīties uz Rāznu. Izbraucam rītdien 8 no rīta. Ļoti daudz darba, jāsakrāmē laiva. Laivu te biju izmazgājis, iztīrījis, uztaisīju nelielu ķīmisko tīrīti, jo viņai pēc pēdējiem samiem bija tāda dvinga iekšā. Kas zina, varbūt nevajadzēja mazgāt, varbūt tad visi Rāznas asari būtu mūsējiem. Bet jā, iztīrīju tepiķus, iztīrīju rundukus un salēju degvielas un gan mašīnā, gan laivā. Tā kā līdz Rāznai mēs viennozīmīgi tiksim. Ļoti daudz visādu jaunu mānekļu jāpatestē. Vispār Rāzna jāpatestē. Nekad mūžā nav būts tajā ezerā. Pilnīgi jauna peļķa priekš mums. Pie tam vēl sacensības. Nu, labs ir, paskatīsimies, kā būs. Patrenēsimies ceturtdien, piekdien. Ja būs laiks, iebrauksim arī trešdien. No dažādiem avotiem dažāda informācija. Vieni saka, spiežat uz asariem, otri saka, spiežat uz līdakām, jo asaru visiem nepietiks. Nu, ko atradīsim, uz to arī spiedīsim. Solās būt diezgan vējains, tā kā domāju, ka ezera vidū diez vai, ka mēs ar šo laivu noturēsimies. Bet, nu, ezers ir liels, gan jau mēs savus līčus, gan jau savus aizvējus atradīsim un gan jau pacīnīsimies. Nu, ja ne par pirmo vietu, tad vismaz par labu garastāvokli. Nu, no tādiem pamatīgākiem darbiem, kas ir pēdējā brīdī sadarīti, ir nomainīta jauna dzenskrūve. Uz laivas stāv, uz jaunā Hatsu motora stāv 13. Uzlikām 12. Pamēģinājām drusku lielāku par 13. soli, augstāku, un vienītī laiva tā kā it kā aizgāja pat nedaudz labāk. Divatā galīgi švaki. Līdz ar to Boatshopā ieteica, ka jāuzliek solis zemāk. Nu, paskatīsimies, varbūt izgriezīs lielākus apgriezienus, varbūt laiva sāks dziedāt pavisam savādāku dziesmu. Šobrīd es teiktu tā, esmu apmierināts. Neesmu apmierināts, jo es gribēju, ka laiva ies vienītī aptuveni 45, 46. Divatā, ka viņa aizies kaut kādi 42, bet diemžēl. Divatā 39. Knapi, es domāju, kaut kāds pretvējš pat varbūt arī mazāk. Vienītī 43, bet sākas nenormāla delfinēšana pie 40 km/h, līdz ar ko atkal būs jārisina arī šī problēma. Visticamāk būs jāsazinās ar Aleksu. Viņam šajā jomā jau ir liela pieredze. Tā kā, domāju, ka viņš man palīdzēs ar kādu padomu. Bet šobrīd sākam taisīties, krāvāt mantas, pārtīt spoles, vienkārši sametam rundukos visu iespējamo mānekļus, drēbes un laižam rīt no rīta uz Rāznu. Gan jau tur arī sakārtosies līdz galam un ietestēs, kas ko kā. Labs ir, skatās tālāk, nesakas. Galīgi nav ne jausmas, ar ko mēs ķersim un ko mēs ķersim, tāpēc līdzi ņemšu ļoti daudz un dažādus kātus. Ceru, ka treniņu dienas ļaus saprast, ar ko labāk strādāt, ar ko labāk piedalīties pašos mačos. Tātad mērķa zivs viennozīmīgi būs vai nu līdaka, vai nu asaris, vai nu abi kopā. Pilnīgi tumša bilde. Tāpēc no sava pelāģijas fantazistas kāta spoli ņemu nost un domāju, ka vairāk šajā gadījumā man noderēs arī šā gada jaunums. Šīs te Abu Garcia Beast Pro, ar kur es iesācu sezonu, kurš šogad arī ir redzējis rīktīgi daudz zivju, ļoti daudz zandartu, nemazāk līdaku. Un, pīcis stunda visi pa mājām brauc. Mikrofonas Denis joprojām nav iegādājies. Es domāju, ka līdakām šis būs drusciņ labāk. Viņš nedaudz ir mīkstāks, sviež nedaudz labāk. Kam es viņu ņemu ar tik īsu rokturi? Džerkam. Patvičot, padžerkot kaut ko tā, kāds ir līdz 70 gramiem, no 25 līdz 72, 21. Spolīte mana Abu Garcia premjera, kura šogad jau ir redzējusi vairāk trofeju zivju nekā visi mani kāti kopā paņemot. Runājot par pavadu izvēli priekš līdakām, ir tīpaši uz kātiem, kuri ir paredzēti lieliem mānekļiem, vairs man nav nekādu šaubu. Nekādi titāni, nekādi tur volframi, fluorokarbons un minimums milimetrs. Nekāds tur 0,63 vai 0,7 vai trakāk 0,5. To visu atstājot zandartiem. Milimetrīgais. Ja? Tas ir principā pirmais izmērs,
kas ļauj ar 95% varbūtību izvilkt trofeju zivi. Arī mazā līdeka pilnīgi mierīgi spēja pārkost kaut kādu 0,5 un 0,6 fluorokarbonu. Nebaidamies no bieziem izmēriem. Līdeka nav cimperlīga, viņa ir pilnīgi vienalga. Viņa uz jūsu pavadu neskatās. Viņa skatās uz jūsu mānekli. Jautāsiet, cik garu izvēlēties pavadu? Nu, es teiktu, tik, cik sirdī nav žēl. Bet manā gadījumā tie ir 50 centimetri un pieredze rāda, ka dažreiz pat tā ir par mazu. Vieglais asaru kātiņš. Šo sezonu mani ļoti pārsteidza Select Rhythmics. Man ir gan Crazy Fishi, man ir arī kaut kas no favorīta, gan Bluebirds, gan arī citi modeļi, bet došu priekšroku šim te melnajam zirdziņam. Pagaidām viņš sevi rāda tikai un vienīgi no tās labākās puses. Tiesa gan lielāks asars par kaut kādu 34-nieku šogad ar viņu vēl nav izvilkts. Pagaidām gan par kātu, gan par spoli, kas arī ir Select Rhythmics, neko sliktu nevaru pateikt. Un visvairāk man ir pārsteidz īstenībā aukla. 8-zīslu Select aukla, kas ir diezgan tāds budžeta variants, bet viņas biezums sakrīt ar Japāņu analogiem. Diezgan mīksta, slīd labi, nezinu, par to naudu vienkārši super. Un nebūs lieki piebilst, ka šis te komplekts, kāds plus spole plus 8-zīslu aukla, ar promokodu neasakas 20% atlaide. Gan Zebramaster internetu veikalā, gan Zebramaster klātienē, gan Madonas Copslietu veikalā, ja viss ir uz vietas. Komplekts sanāk 80 eiro. Izmantojiet, kamēr vēl ir. Bet godīgi sakot, lielākās cerības man ir ne uz smalkāko asarīšu kātu un ne uz smagāko līdeku kātu, bet gan Select Nitro līdz 18 gramiem. Ar viņu var gan līdekas patvičot, gan asarus patvičot, gan asarus paķert ar visādiem šādiem te rotējošiem tail spinneriem un spinner baitiem un ko tik vēl nē. Čaterīši, protams, tā ir tieši šī kāta tēma. Super, universāls kāds, uz ko es lieku lielākās cerības. 2 sezonas viņš man ir. Arī zivju redzējis ļoti daudz, sākot no mikro caurspīdīgiem asarīšiem, beidzot ar ļoti cienīgu izmēra līdekām. Un starp citu arī zandartiem. Un starp citu pēdējā copē arī sāmu. Vienīgi, tās auklas tur tā kā drusku pamas, tāpēc, rekur, iekāru Zebramaster, šī ir tieši tā 8-zīslu aukla, par kuru runāju. Tāds budžeta variants, bet izmērs sakrīt ar Japānu. Vismaz uz aci, ļoti līdzīgi. Pie tam multikolor krāsā. Izturīgs, labs, universāls budžeta kāds. Liekat aiz auss. Ko, saulīte jau ir nolaidusies un es tikko pabeidzu pārsiet visus kātus. Visus kātus, kurus taisos ņemt līdzi. Protams, ka saču laikā laivā viņi visi nebūs, savādāk mums ar Elgaru nebūs vietas, bet jo visticamāk viņam ir tikpat daudz kā man viņu, bet es nezinu, ko ņemt līdzi, tāpēc ņemu visu un treniņu laikā gan jau sapratīšu, ko ņemt uz sacensībām. Tātad 2 līdeku kāti līdz 21 gramam un līdz 35 gramiem, 3 asaru kāti līdz 7, līdz 12 un līdz 18 grami un smagā artilērija. Ņēmu līdzi riktīgo bigbait kātu. Visticamāk, ka viņš nebūs vajadzīgs, bet mazums varbūt treniņā atradīsim kādu spotu, kur ar bigbaitu var kaut ko izcīnīt. Tātad kāds līdz 190 gramiem un kāds līdz 75 gramiem. Paņemu līdzi arī fantazistu. Mazums varbūt ar šo kātu kaut kas notiks, jo redziet, viņš man ir garš, viņš ir viendaļīgais. Īstenībā viņš ir pusotrdaļīgais, ja tas rokturs noņemās nost, bet tas nemaina lietas būtību. Tāpēc visi šie kāti tiek ņemti līdzi treniņu laikā. Es sapratīšu, kurus vajadzēs. Visticamāk, sačos būs līdzi 2 kāti. Var būt 3, bet domāju, ka visticamāk iztikšu ar 2. Kaut kā tā, kraujam visu mašīnā, Elgars tūlīt atvedīs savu bunti, gan jau nav mazāka. Un tad vēl visādi akumulātori un kas tik nevēl, pilna mašīna, man liekas, būs pilnīgi līdz augšai, plus slaiva tur piestūķēta un tomēr jādzīvo reāli 5 dienas. Ēdis šodien vēl neesmu, pārtiku pirtis līdzi neesmu, gan jau pa ceļam kaut kā rītdien kaut ko izdomāsim. Tāpēc labs ir skatās tālāk, kā mums gāja. Domāju, ka priekš jums tā ir 1 sekunda, priekš manis stundas 8. Un jau tiekamies no rīta un dodamies ceļā. Čau!
Čau, čau, jauna diena, otrā diena. Nu, iepriekšējā diena mums nobeidzās diezgan drūmi un bēdīgi. Nu, labi, neteiksim drūmi un bēdīgi, bet tā drusku negaidīti. Sliktā nozīmē, jo izrādās visu to dienu, ko mēs nomakšķerējām līcī, atradām kaut kādas točkas, sastrādājām, tas viss ir metams miskastē, jo līčos cert izrādās nedrīkst. Īsti neatradām, kur tas ir rakstīts, atradām, ka drīkst. Acīm redzot, tas ir kaut kāds organizatoru un kontrolējošo iestāžu noruna. Bet, nu, mēs īsti nepamanījām. Bet, nu jā. Bet ne par to stāsts. Stāsts par to, kad vējš ir diezgan stiprs. Šobrīd pūš kaut kādi 10-11, tālāk pūtīs vēl vairāk. Un kā izbraukt ārā no līča un vispār pārvietoties pa ezeru ar šo te laivu tādā vējā, īsti netiekam skaidrībā. Bet, nu, mēģināsim. Nu ko, izbraucam ārā no līča un redzam, ka te pateiz stūra jau ir tāds normāls vilnīts. Nu, tāds normāls ciešams vidējs vilnis. Bet nu tālāk būs daudz trakāk. Parādīsim jums. Es baidos, ka tik ar šo te mums arī viss tas pasākums nebeidzās. Diemžēl. Nu ko, diemžēl mūsu neasakas Zebramaster komanda beidz dalību šajās sacensībās. Sacensības vēl pat īsti nav sākušās. Rītdien tikai 3. treniņu diena un pēc tam sestdien, svētdien ir mači, bet diemžēl laiku sola sestdien aptuveni kā šodien, kā vakar, svētdienu vēl trakāku. Nē, mēs tālāk neturpinam. Neiet runa par bailēm, iet runa par jau veselo saprātu. Mūsu laiva nav paredzēta tādiem laikapstākļiem, tīpaši tādam vējam. Motors lec ārā no ūdens, strādā aptuveni 9. 10. robā. Akumulātors sēžas ļoti ātri. Pa viļņiem mēs pabraukt īsti nevaram. Atvainojos, jā, vējš, dzirdat kāds pūš vējš, pūš aptuveni 12-13 metri. Pēcpusdienā sola 14 nieku. Nu, diemžēl tā sanāk, bet tā ir rūgta, bet tomēr pieredze. Nebūtu tāda škrobe, ja mēs nepiedalītos mūsu vainas dēļ, bet diemžēl laikapstākļus mēs ietekmēt nevaram. Nu, un atļauties kaut kādas lielākas laivas un kutras arī pagaidām nē, bet gan jau, kādreiz viss ir priekšā. Rāzna mūs pažļambāja, izšpļāva un teica, brauciet mājās, veči, nav ko šodien te darīt. Tā kā jā, metrīgi viļņi un vējš 12, 13, 14 metri sekundē. Kā itai, nu, tad tiekās nākošais un nesakas.